Šodien mēs dodamies pie brīnišķiem mūziķiem ciemos Sabīnas un Kaspara, kas ne tikai uzstājās uz dažādām skatuvēm, bet ir uzsākuši jaunu dzīves posmu šeit, GLG būvas celtajās mājās. Nu ko, dodamies! Es par jums, Sabīna un Kaspara, lasīju mēdījos ļoti daudz, ko jūs sev esat paveikuši. Es gribētu, ka jūs varētu iepazīstināt sevi, ko jūs darat profesionāli šodien un kas jūs esat pēc darba mājās ikdienā. Es esmu Sabīne un es esmu operdziedātāja, Latvijas Nacionālās operas kora māksliniece. Tas ir mana pamatnodarbošanās, bet esmu arī vokālais pedagogs, vairāku kolektīvu vadītāja, dziedātāja, dažādu sastāvu, muzikālu projektu veidotāja, režisore. Nu tā, bet visam pāri mamma un sieva vīram Kasparam. Jā, un ja par mani, tad daudz kas droši vien, ka dublējās arī Latvijas Nacionālā opera, orķestra mākslinieks, pedagogs Mārupas mūzikas skolā un arī dažādu projektu un lielāku, mazāku projektu, koncertu un apvienību sastāvā uzstājošais instrumentālists, tubists. Kurš bija tas pirmais brīdis, kad jūs sapratāt, ka jā, šī būs jūsu māja, šī ir jūsu vieta? Nu, tas laikam ir, kā saka, manas sievas tā kā izvēle un vispār tāds kā... Tas pirmais, tā pirmā sajūta nāca no manis. Tā pirmā sajūta nāca no Sabīnas, tāpēc, kā jau visi mēs vairākas stundas pavadījām dažādos sludinājumu servisos, marketplaceos, dažādās grupiņās, Ķekavu novada grupiņās, Ogres novada grupiņās, meklējām savu vietu. Bet tas nebija tā, ka mēs vienkārši skatāmies, vai man tas uzrunā vai neuzrunā, un tā ātri pieņemam lēmumu. Mums bija kaut kādi kritēriji, kuriem bija obligāti jāatbild, jo mana sieva ir diezgan prasīga uz šiem kritērijiem, dažādiem kvadrātmetriem priekš dzīvojamās istabas. Nu, tas bija laikam viens no visnoteicošākajiem, jo tas, kas bija tirgū, viss svārstījās apmēram ap 40, nu varbūt 44 kvadrātmetri, nu varbūt 45, nu tā kā, bet 50 un vairāk nekur nebija vispār. Nu, tā kā, mums bija... Tad būtu jāprojektē pilnīgi no nulles, bet tas, kas bija pieejams uz, teiksim, uz iegādi vai kaut kā tā, vispār nebija variantu. Nu, pilnīgi. Un es biju tik kategoriska, kad es pat neizskatīju mazāk. Es biju izlēmusi galvā, ka ir jābūt vismaz 50 kvadrātiem, un pie tā mēs arī turējāmies. Un tad arī šis projekts bija tas, kas atbilda tam pirmajam punktam, un tad jau mēs sākām skatīties tālāk, bet nenolieksim, ka Kaspars sākumā bija tāds diezgan varbūt pat pret, un nācās viņu pārliecināt un kaut kā iedrošināt ar to lēmumu. Nu jā, tāpēc, ka es esmu radoša persona. Man patīk vizualizēt, man patīk iedomāties, kā tas skan, kā tas izklausās, bet tas ir radošajā sfērā. Tad, kad runa ir par celtniecību, es bieži par sevi saku, es esmu tāds cilvēks ar divām kreisajām rokām. Man vajag pilnīgi visur kaut kādus cilvēkus, kas šos te procesus novada kvalitatīvi līdz galam, jo es esmu ļoti bieži maksājis par savām kļūdām, maksājis vairāk nekā tas ir bijis kaut kur sarēķināts pirms tam. Un tu nevarēji vienkārši, mēs atbraucām šeit, un tu nevarēji, es saku, bet es jau redzu, kā te viss būs, tā kā, kur tu redzi, es vispār neko neredzu, kāds sakars. Es te redzu materiāli savesti, un... Es neko nesaprotu, kur te ieja, kā tas viss te būs. Es saku, bet tici, man būs ļoti labi, un tad Kaspars kaut kā ļāvās, vienkārši teica, labi, es tā kā... izelpoju un labi darām. Un ļoti liela, kā saka, arī nozīme bija tam, ka bija šie te video, kur varēja paklausīties atsauksmes, kur varēja apskatīties māju tūres. Un tad gan mans viedoklis un manas domas mainījās, un es tā domāju, wow, cik superīgi.
Un tu esi tas pirmais, tas bija ļoti svarīgi. Saimnieks un pirmās rokas, pirmās kājas, kas ieiet šajā īpašumā. Un neviens, kā saka, nemēģina tev neko neiesmērēt vai kaut kā. Nu, tad šeit jums atslēgas un tiekamies tur, nezinu. Nekad, jā. Skaita naudu, kā saka. Tā kā, jā, tāda bija tas ceļš, bet tas, ka mēs ļoti gribējām palikt laikam šajā pusē, Ķekavas pusē, vispār tas bija arī tāds noteicošais, un mēs pat citur īstenībā mēs uzmetām aci gan Ādaža pusē, gan varbūt Ikšķiles pusē, vēl kaut kur, bet tomēr mēs tā kā visu laiku palikām pie tās Ķekavas novada un pie tā, kas te ir visapkārt pētījām. Vai ne? Jā. Jā, tā arī bija. Tā mēs te arī nonācām. Jā. Kaspar, tu esi tubists. Kā ir, vai tu esi jau šajā mājā spēlējis tubu, un vai sienas ir pietiekami biezas? Nu, zini, kā ir ar to spēlēšanu. Es vienmēr saviem kolēģiem un draugiem un visiem saku, nu, tad, kad man būs tā māja, tad es nenormāli trenēšos, un tad man būs, ir arī klavieres, ir viss ir vislabākajā kvalitātē un stāvoklī, un viss ir prom no mājām, un nevienam nekas neinteresē. Bet tad ir tā, ka tu saproti, nē, es gribu bišķiņ atpūsties, bišķiņ no tā paiet malā. Un gan darbam, gan arī tai spēlēšanai ideāla vide. Tas viss ir balansā. Var spēlēt, nevienam nekas neinteresē. Ir kas par spēlēt vairākas reizes. Jā, es esmu sūtījis sievu ārā, aizēju lūdzu aiz loga, paklausies, vai dzird, vai nu, tā, kad kādam traucē, vai kāds pievērš uzmanību, vai kā, jo tad, kad es dzīvoju Smiltenē pie Omas, man bija mājiņa, tāda maza sēnīte, ļoti tuvu ielai. Un tad vienmēr kāds logos ieskatījās, jo tomēr to skaņu varēja dzirdēt. Nu, šeit ir tā, logi ciet, nevienas skaņas. Kāds pļauj ārā, pat īsti tā nedzirdi. Nu, tiešām, tikai nojausma, ka kaut kas notiek, kur kaut kāda neliela blakus kāds traktors vai smagā mašīna nobrauc, tad tu jūti tikai pēc tās mazās vibrācijas, nevis pēc tās kaut nojausmas, ka tur kaut kas ir. Nevis pēc tās skaņas. Es arī esmu padziedājusi te kaut ko šo to, un mēs vispār diezgan skaļi uzvedamies mājās. Jā, mēs esam skanīgi. Visi, arī meitiņa Grēta, un visi dzied un dejo un bļaustās un spēlē, un visi sintezatori ir ieslēgti citreiz, un viss notiek tā kā. Un tā ir ļoti laba sajūta pēc dzīvokļa, kad mēs dzīvojam, ka visai bija tā sajūta, kurš klusāk. Tur arī man citreiz pat tā, ka Grēta nolec, tad liekas, nu, ja neviena jau nav apakšā, viss kārtībā. Mums ir tikai mājas pamats. Jā, nu tā, ka tas ir tomēr ļoti būtiski, arī mūsu profesijā tieši tas ir ļoti būtiski. Un ļoti daudz, ļoti bieži šis te sagatavošanās process notiek arī vēlās vakara stundās un pat naktīs. Mēs tur neesam piesieti kaut kādam 8 līdz 5 vai kā mūsu darbs ir. Tur, vispār tā ir tava dzīve, tu elpo to mūziku, tu elpo to procesu. Un līdz ar to ļoti bieži ir tā, man vajag 5 minūtes, man ir nepieciešams 12. Jā, man ir nepieciešams pat paspēlēt. Labi, protams, mēs pielāgojamies meitai, bet ir bijis arī tā, ka meita vienkārši ap 10 vakarā sēž blakus mums, un es spēlēju kaut ko, un viņa kaut ko grabina, un tā mēs te kopā muzicējam. Jā. Pieminējāt Grētu, un kur Grētai šajā mājā ir vismīļākā vieta? Man jau šķiet, ka šeit, lielajā istabā, viss tiek sastiepts. Tad vakarā ir tā sajūta, man liekas, kas te notiek. Vienkārši bērnam ir sava istaba, pietiekoši liela, kur viss ir, visas gan rotaļlietas, gan spēles, gan viss. Bet tomēr viņa grib būt tur, kur visi, un tas ir tas mans apliecinājums tam, ka tai lielajai istabai, kur visi pulcējas, kur visi ēd, kur visi skatās kādu filmu vai vienkārši ir kopā,
tai telpai ir jābūt vislielākajai, un tas ir apstiprinājies jau, nezinu, 10 reižu šeit dzīvojot. Jā, bet Sabīnīt, neaizmirsti to, ka katram ir savas vajadzības. Protams, bet es saku to, kas ir kā mums, ko es esmu novērojis, kad bērns arī raujas uz šejienes. Mums ir bērns tā kā maza pielipusi zeķīte visu laiku, kas tā kā mums no pakaļas skraida un pilnīgi ar tādiem mantu kaudzēm. Tas vienkārši tu redzi, no kurienes uz kurieni tas bērniņš nāk, kur viņš spēlējās un pusvakars paiet, kamēr tur tos kvadrātmetrus tu ņem un sakopā atkal kārtējo. Bet ir forši. Bet tas ir bērniņš. Un skraidīt ir vieta, kur var izskraidīties no viena mājas gala līdz otram, un visam ir vieta. Jā. Arī bērns. Jā, bet ne pret ko nemainītu to sajūtu un to visu. Tāpēc jau, kā saka, tā telpa ir, lai viņu apdzīvotu. Neizpildītu, jā. Jūs jau esat daudz dalījušies par to, kā jūs muzicējat šajā jaunajā mājā. Kur jūs jūtaties visvairāk kā mājās? Es visur jūtos kā mājās. Vispār, ja mājās tu ienāc, jau no vietas, kur es nolieku apaviņus, es tā izēju savu aplīti, pārbaudu, vai viss strādā. Tad es nāku. Jā, es, kā saka, pēc dzīvokļa, protams, paskatos visu, vai viss ir vietās pēc tā, kad es esmu bijis kaut kādā prombūtnē vai kā. Bet tad, protams, virtuvīte, silta kafija vai silta tēja, dīvāns, televizors. Tās ir tās telpas, kur mēs pavadām to laiku, savu brīvo laiku. Bet tad, protams, guļam istaba, kur mēs arī atgūstam spēkus. Un vasarā tas ir arī tas ārā lauks. Es tieši gribēju teikt, ka šajā vasarā nebija tik daudz to silto vakaru varbūt, bet tie, kuri bija, mēs ļoti tos izmantojām un tiešām zvilnējām uz terases un līdz pat 11. vakarā vienkārši gulšņājām un dzīvojāmies un ēdām patas un brauc garām. Es ēdām, es atceros zupu kaut kādu ārā, man liekas, un brauca garām kaimiņi arī vēl pamāja ar roku, tā kā. Nē, šeit tā vide ir tāda, ka tiešām neviens nevienu netraucē. Bet tāpat laikā visi viens otru ciena, bet nav tā, ka viņi tevi neredz. Viņi tevi sveicina, viņi atver savus sirdis jaunām ģimenēm, un tas ir patīkami. Jā. Man savukārt arī, man laikam tāda vismīļākais ir šis viss korpus, kas tomēr, ka tu vari arī, teiksim, ko es ļoti novērtēju, ka tu vari būt virtuvē un, teiksim, gatavot kaut ko, bet tajā pašā laikā tu esi ar visiem pārējiem, tu vari sarunāties, tu vari pat varbūt kādas ziņas paskatīties, un tas viss notiek tā organiski, ka tā mamma nav nostumta kaut kur prom viena pati, un tad pārējie ir atkal, ka visi ir kopā, kāds pieskrien, kāds aiziet, un tad tas man ir tāds, kad var būt, tu vari būt kā ar sevi un savām domām, bet arī pat laikā tu esi ar visiem kopā. Jā, tiešām liekas tā māja ir plaša, bet tu no visām vietām tu zini, kur kaut kas notiek, un tu esi visu laiku tā kā kopā un līdzās, un neesi, kā saka, tur atdalīts vai nost, bet ja tu arī gribi, lūdzu aiztais durtiņas, uzliec austiņas vai vienalga palasi grāmatu, un neviens tev arī netraucēs. Tā kā, pilnīgi visi šie tādi aspekti, visi viņi satiekās un ir forši. Jā. Tik forši dzirdēt, kad mūsu nodoms par to, ka aktīvā zona varētu būt nodalīta no guļam zonas, ir tiešām liederīga. Jā. Tā arī ir. Absolūti. Nē, guļam istaba, tas ir, tur tā ir zona, kur tiešām ar visu to vannas istabu un drēbju telpu, tā ir tāda
mammas vieta vai tēta vieta, kur tētis gatavojās darbiņam, un bērns, kad saka, kad mamma iet dušā vai mamma tagad taisās uz koncertu. Mūsu meitiņa saprot visu, tā kā respektē, un to tajā pašā laikā viņa zina, ka viņa drīkst arī ienākt, un kad māja ir māja, un šeit viss ir, kā saka, viss kopā. Jā. Tiešām, neviena slikta vārda nevar pateikt gan par to savu izvēli plānojumā, gan arī par to izkārtojumu. Jā, un es arī varbūt piemetināšu par to, ka liekas, ka ir tās 3 guļamistabas, un tā visu laiku likās, varbūt to 4. tomēr vajag vai kaut kā. Protams, kad varbūt būs kāds vēl bērns un ģimene paliks plašāka, būs savādāka tā sajūta, bet šobrīd man pilnīgi liekas, ka tā mūsu nosacīta darba viesu istaba, viņa ir tā kā, tur neviens gandrīz neieiet. Kad vietas ir tik daudz, ka liekas, varbūt vajadzēja vēl to istabu, bet īstenībā nē, ka tās telpas ir plašas un visam pietiek vietas, un nav tā, ka tev vajag vēl istabas, vēl kaut ko vēl. Man liekas, ka visam ir vieta un visu var salikt un sakārtot. Un tas arī man šķiet tā, ka cilvēkiem bieži vien ir tā sajūta, ka viņiem vajag vēl daudz istabas vai tur neskādus vēl kabinetus un vēl, bet īstenībā, ja optimāli saliek un sadala tās telpas, tad var visu arī sakārtot tā kā vajag. Jā, tāds novērojums vēl par šo laiku. Jā, Sabīne, tu jau ieskicēji par dažiem kritērijiem, bet var pastāstīt vairāk, kas vēl bija tavi kritēriji mājas izvēlē? Jā, man šķiet, ka pirmais bija tā lielā istaba ar virtuvi, lai būtu tiešām liela, lai arī virtuves zona būtu liela salīdzinoši proporcionāli tā istabai, lai būtu mums sava guļamistaba ar savu garderobi, kas būtu pietiekami liela, jo mums ir koncerttērpi, tāpat kaut kādi smokingi, uzvalki, kleitas garās, lai visam būtu vieta, un tā skapja telpa tiešām ir plaša, liela. Tur var gan augstus plauktus, gan zemus un dažādi sakārtot. Un, protams, lai būtu arī 2 vannas istabas, un par ko man ir prieks, ka mums ir gan abās duša, gan arī mūsu vannistabā ir vanna, kas ir forši, jo arī bērnam patīk ieiet vannītē, teiksim, un tā. Lai katram būtu tā sava vieta, un lai tās guļamistabas arī nebūtu tādas miniatūras, lai nebūtu tā tikai, ka var ielikt gultu un galdiņu, bet lai var ielikt tiešām visu, kas ir nepieciešams. Un tas arī, man liekas, ir. Un arī, protams, ka koridors arī bija ļoti svarīgs, lai būtu, mēs gribējām tā kā, lai ir atsevišķi, un tā arī ir koridors atsevišķi, jo mums iepriekšējā dzīves vietā bija tā sajūta, ka koridors jau ir istabā, un līdz ar ko tas galīgi nebija tā kā mums derīgi, vai ne? Un tad šis projekts bija atbilstošs tam. Jā, un tie mazie zābaciņi, lai viņi tomēr atrodas uz līzēm, tuvāk kaut kādiem skapjiem. Nevis istabā jau, kur ceļās pēc tam grīda augšā no mitruma, un tā kā tas ļoti būtiski, protams. Un veļas telpa, kas arī ir atsevišķi, kur var būt veļas mašīna un žāvētājs atsevišķi. Tas bija ļoti, jo vienmēr nekad nevar atrast vietu, kur ielikt to veļas mašīnu un žāvētāju, tad šeit. Un, protams, kā man šķiet arī tas Rīgas tuvums bija tāds, bija kaut kādi tie sāpju kilometri vai sāpju minūtes līdz tam mūsu darba vietai. Un tad mēs arī, man šķiet, tā nolēmām, ka tā pusstunda ir tas optimālais laiks, plus mīnus tās minūtes. Un tā arī sanāca, ka principā no mūsu mājas ir tieši 30 minūtes līdz Baltā nama durvīm. Vai ne? Tā sanāk. Jā, tā kā viss tā sakrita. Un, protams, kad mēs abi esam tādi no mazpilsētām nākuši, un mums tas dabas tuvums un tās bērnības atmiņas par zaļajām pļavām un laukiem arī deva savu, ka arī mūsu bērns var izskreidīties ārā un būt zaļā vidē. Man sieva ir tāds kontrolfrīks. Viņai patīk visu kontrolēt un visu sakārtot. Visam jābūt tieši tā un tā un tā. Un, ja ir kādas atkāpes, tad vispirms dabūju es. Tad pa kārtiņai. Bet ne par to. Vairāk par to, kā Sabīne bija jau veikusi pieteikumu mājas apskatei pie Līgas, un
un mēs vienā brīvdienā sadomājām, ka vajadzētu atbraukt. Pirms vēl tās tikšanās. Atbrauksim pirms tikšanās. Es gribu apskatīties. Varbūt, ka, kā... Mēs sajūtamies un viss un nav vērts. Un dzīvē ir tā bieži vien, ka tu kaut ko noskati, un tā, kad tu redz dzīvē, tev pat nevajag no mašīnas kāpt ārā, lai tu saproti, ka pieņemtu kaut kādu lēmumu. Tādā laikā mēs dzīvojam. Vai tas tevi paņem jau no sākuma, vai nepaņem. Tas brīdis jau, ka mēs kādu laiku braucam, mēs jau tā, Heidi, kur mēs te braucam? Un mēs iebraucam savā tā vasaras ielā, un braucam un piebraucam pie savas zemes gabala. Un tad es izkāpju ārā, un es tā skatos, kaut ko domāju. Un pēkšņi pie mašīnas pienāk Gvido, kurš ir līgas vīrs un arī ļoti labs, cilvēks. Un tā viņš vienkārši tā, hei, sveiki, jūs kaut ko vēlējāties? Es saku, mēs vispār to māju esam noskatījuši un tā. Viņš tā, nākat šurp, es jums visu tūlītās parādīšu. Un ar tādu enerģiju smaidu un tādu pozitīvismu, ka man bija tāds, manu māju cels tāds cilvēks, man vienkārši, Cik forša enerģija te būs ielikta? Jā, jo tas nebija vispār nevienā mirklī tā, ko tu jūs te atvilkāt. Jā, vispār ir brīvdiena un man ir jābrauc. Vispār ir brīvdiena un, ja jums ir kāds jautājums, lūdzu zvaniet Līgai, sakārtojiet. Tad gan vai ne, mēs būtu varbūt tā sākuši domāt, ja būtu bijis tā, bet bija pilnīgi pretēji. Jā, un viņš tik ļoti redz, kad viņš par to savu lietu tā kā deg. Un viņš saka, mēs jau šādus projektus esam vairākus jau uzcēluši. Un uzreiz tā kā, jā, šeit būs tas. Bet ja jums ir prezentācija pie Līgas, viņa jums sīkāk pastāstīs, parādīs. Mēs bijām ļoti ilgi tajā dienā. Mēs bijām ilgi. Pusotru stundu mēs ar Gvido norunājām. Mēs ilgi norunājām, un tajā brīdī, kad es pēc šīs sarunas iekāpu mašīnā, bija sajūta, labi, mums vajag to prezentāciju, mums vajag to tikšanos. Bet tā izvēle jau tas pussolis bija ļoti, un es tiešām saku, tā cilvēcība, tāds cieņpilna attieksme, un tās atbildes uz tiem jautājumiem tik izsmeļošas. Tā arī neliekas, ka tu esi stulbs, vai ne? Nē, un tu drīksti arī jautāt kaut kādus jautājumus. Jā, jau kurā reizi saku, ka mēs ar celtniecību esam uz jūsu un pa dažādiem šīm tehnikām, un visiem tiem pamatiem, un sienām, un siltināšanām, un tehnoloģijām, kādas tiek izmantotas, un visiem tiem, kur ir tas siltuma zudumi, kur veidojās. Respektīvi par visām lietām, jā. Un kur viņš saka, ka šeit neizveidosies tur gaisa, tur tādi tilti, kur zudīs tie siltumi. Viss tika ļoti jauki apstāstīts. Tajā brīdī. Tad arī bija tāds, ļoti liels klikšķis. Un tad Līga jautāja par to rezervāciju, un pēc tam jau tālāk man šķiet, ka arī viss ļoti raiti gāja. Mums bija savukārt sava puse jāsakārto ar sava dzīvokļa tirdzniecību, bet tas arī ļoti viss veiksmīgi un ātri sakārtojās, un rezervācija ļoti ātra, skaidra, man šķiet, un pilnīgi visi punkti, kā jau standarta kaut kādos rezervācijas līgumos. Nekādu tur lielu zemūdens akmeņu vai ko. Un arī par, ja mēs runājam par celtniecības procesu, pilnīgi visi soļi
tika sūtīti. Pilnīgi mēs tā kā svētkus gaidījām. Ik nedēļas video apskatu. Tas iedeva tādu draivu tai dzīvei. Vispār, darīt lietas. Gribas ātrāk. Es gribu vēl labāk kaut ko darīt, lai man būtu, tā kā, ja man ir tik laba dzīvesvieta, man ir jāaug arī kā cilvēkam. Un viss tā. Mēs drīkstējām arī piebraukt paši šeit, apskatīties, kā saka, uz vietas, nobraukt garām un uzmest aci. Nekas nebija slēpts un nekas nebija tā kā aizliegts, visu drīkstēja un tas, man liekas, arī iedod tādu ļoti lielu ticību un pārliecību, ka viss ir Cik reizes bija tā, ka mēs piebraucam, mēs skatāmies, mašīnas iekšā, varbūt, ka labāk neiet iekšā, netraucēt, jo bieži vien ir atkal droši vien tādi klienti, kas, tā kā nāks un jau ar mērlēm tu kaut ko jau mērīs, vai tiešām viss tur tā. Nē, bet mēs tiešām gājām tur vienkārši, lai atkal uzlādētos. Priekš sevis vairāk. Es arī Gvido un Līgai vienmēr, tā kā saka, es neko negribu, čekot, man gribas vienkārši atnākt, jo es zinu, ka šī jau ir mana vieta. Un arī ļoti bieži, kā saka, satiku cilvēkus, kas šeit strādāja, un arī tie atstāja tik pozitīvu iespaidu, kad kārtīgi cilvēki. Un mēs visi zinām, kādi ir šie celtnieki, kādas ir tās ēnas puses. Bieži vien ir šai profesijai, bet par šiem cilvēkiem tiešām nevienu brīdi neredzēja, ka te kāds kaut ko ar pudelēm vai kaut kā citādāk. Nekad. Šeit ir noteikti izveidota tāda kompānija, kur tiešām vai mēs visi strādājam uz rezultātu, vai tad mums nav pa ceļam. Un mēs to arī jutām un ļoti novērtējām. Jā, tieši tā. Jā, tik tiešām mēs veidojam šo uzņēmumu kultūru un tik forši dzirdēt atgriezenisko saiti, ka arī jūs to redzat. Protams. Ne tikai mēs iekšā par to degam, bet arī mūsu klienti to sajūt forši. Vai bija arī kādi izaicinājumi, kurus tagad ar smaidu varat atcerēties? Es varu pateikt, ka izaicinājumi bija tajā brīdī, kad Kaspars sākotnēji, tad, kad mēs te ievācāmies, pirmajā brīdī vienkārši nespēja, nevis nespēja, bet vēl nebija pieradis pie tā visa, kam ir jāstrādā, un bija tāds tā kā iekšējs satraukums, vai viss ir pareizi. Viss jau bija kārtībā un pareizi. Vienkārši tas pirmā brīža, kad tu iepriekš neesi bijis mājas saimnieks, bet vienkārši dzīvokļa saimnieks, tad ir tas mazliet varbūt tāds apjukums, vai viss ir kārtībā, bet tieši tādēļ Gvido vienmēr bija atvērts arī sazvanīties un atbraukt un uzmest aci, vai tiešām viss ir labi un viss arī bija kārtībā. Tā kā, man liekas, ka tas bija tāds varbūt mazliet tāds sākuma, tāds vai viss ir kārtībā, vai viss vai nenoplūdīs te tūlīt, vai kaut kas, tā kā... Nē, tas, man bija tāda, es nevaru to nosaukt par paranoju, bet vienkārši... Tad cilvēcisks satraukums. Ka tu dzirdi, kad, ūdensūknis, tā es dzirdu, kā tur kaut kas strādā. Vai tam visam tā ir jābūt, un tad, kad jau tu saproti, ka tā ir, tad jau... Jā, un bija reize, kad es Līgai uzrakstīju. Es nedomāju, ka tik ātri var kāds vispār reaģēt uz kaut ko, jo pēc kādām 11 minūtēm es redzu, ka man sētā jau Gvido iebrauca mašīnu, un vai visi kārtībā, tā kā jau nāk, jo viņam, tā kā ar viņu gan sazvanoties, tu pilnīgi dzirdi, ka viņš tevi dzird. Ka viņam interesē. Ka viņš, ka ne tikai dzird, bet viņš klausās, viņš uztver tavu problēmu vai jautājumu vienalga, viņš tik ļoti iedziļinās. Jo es saku, ļoti bieži, es domāju, mūsdienās ir tā, kad atdod naudu, lūdzu atslēgas, papīri un tālāk, tad skrien, kā mākat, darat. Jā, bet šeit ir tā, kad viss ir uz to, lai tā kvalitāte, ko jūs esat ielikuši, lai viņa saglabātos, lai nebūtu tā, ka jau pēc pāris gadiem tā māja būtu noplukusi vai kā, bet lai viss ir
tiešām ļoti skaisti. Un kas man šķiet arī rādītājs, ka mēs tepat izbraucot pa ciematu redzam šīs mājas, kas ir būvētas arī iepriekš, un viņas stāv skaistas, nenoplukušas, sakoptas, un tas nozīmē, ka viss strādā pareizi, un, liekas, tas ir tāds milzīgs rādītājs un tāda vizītkarte, ka viss ir labi un ka viss ir kārtībā. Un tas arī mums iedeva, man liekas, tādu, ka mēs vairākas reizes nobraucām arī gar tām mājām, paskatījāmies un tā papētījām. Katru reizi, kad mēs braucām, apskatīt, cik tālu ir mūsu māja, mēs izbraucam aplīti un mēs redzam, beigās jau tās mājas būs ļoti skaistas. Nu, protams, tas process ir tāds, ka tu nevari sagaidīt, bet man liekas tādi izaicinājumi, nekas tāds nebija. Nu, nē, es tiešām... Liekas, kad dzirdot, kā citi ceļ mājas un kā viss tas notiek, tur pasaka, ka otrais nekad to nedarītu, jo vienkārši cilvēks ir nosirmojis mājas celšanas laikā, pilnīgi, tad man liekas, šeit mēs vispār to neizjutām. Un tas arī ir tas, ko mēs arī runājām, kāpēc mēs paši to nedarījām, nemeklējām kaut kādas brigādes, jo mēs gribam darīt savu lietu, uz 100%, un cilvēki, kas dara šo lietu uz 100%, un mēs tajā pa lielam nejaucamies, mums nesāp galva, jūs paši zinat, ko jūs darat, un mēs uzticamies, un man liekas, tas bija tas, par ko mēs bijām gatavi arī maksāt, ka mums ir sirdsmiers, un ko mēs arī vairāk kārtīgi atkārtojām, ka mēs esam mierīgi un mēs guļam naktīs un mums nesāp galva, vai tas celtnieks rīt pat nāks skaidrā uz darbu vai nē. Ja? Tā ir tā realitāte, diemžēl. Tā. Nē, absolūti par to, ka vienīgā tiešām problēma, kādu galdu savā dzīvojumā istabā. Lielākā problēma. Vai dīvānu, vai liksim paklāju, vai neliksim. Interesanti. Tā nav problēma. Tā nav. Jo tiešām man riņķi jau un apkārt draugi un paziņas ceļ šos īpašumus, un es tikai redzu, ka viņiem arvien sirmāko galva paliek. Patiešām tā arī. Un mēs arī saprotam to, ka nav jau tas vienkārši. Protams. Un mēs zinām, ka ar šīm problēmām saskarās attīstītāji un tā, bet no savas puses viss, ko mēs varējām izdarīt, ir nesarežģīt šo procesu. Vienkārši ļaut darīt. Un vienkārši organizēt savus pārvākšanās. Tas laikam grūtākais. Norganizēt busiņu uz jauno māju vai cilvēku, kas palīdzēs. Nekādu citu problēmu nav. Pat ar dokumentācijām, pat ar kaut kādiem sīkumiem. Viss tika, uz dēlnas uzlikts un izstāstīts, parādīts. Es pat nezinu, godīgi sakot, nevienu tādu problēmu situāciju es šeit neredzu. Kurš no jums vairāk sapņo par interjeru idejām un kurš vairāk ir par praktisko? Nav vīrs. Nē, laikam jau mēs abi par tām interjeru lietām. Mums bija tā, ka mēs kādu laiku pirms mēs tikām mājās. Skaidrs, ka mēs redzam, kāda ir grīda. Un tad mēs sākam domāt, kas būs tas centrālais objekts. Sākām būvēt. Un to mēs darījām abi kopā. Viens meklē, un man kaut kā ir tā, ka es spēju atrast tās vietas. Un es braucu skatīties uz vietas. Es spēju atrast tās vietas, kur ir kaut kādi priekšmeti vai pērlītes. Un tad ir man sieva, kura vai nu akceptē, vai nu pasaka, nē, šis nekam neder. Un tad tu to pēc kāda laika saproti, tiešām šeit tas īsti nedara. Un mums tik laba tā miedarbība, ka mēs nereiz... Mums nebija nekādi strīdi un nekas. Un visas tās interjera lietas iekrita rokās. Burtiski. Un viņas visas viena ar otru ļoti labi gāja kopā un... Mēs neesam līdz šim brīdim piesaistījuši arī nekādus dizainerus, neko papildus. Tik cik vienkārši iedvesmojamies kaut kur no Pinterestiem vai no kādiem Instagram profiliem, tad sūtam viens otram, paskaties kā tas. Protams, un tā arī lēnām patiesībā, jo skaidrs, ka tā māja joprojām nav gatava līdz, tā kā viss nav perfekti tā, kā mēs gribētu, teiksim, varbūt kaut kādas lietas nav, bet tā lēnām solīti pa solītim, un man patīk, ka mēs arī nesteidzamies
ar kaut kādām lietām, jo ļoti vienkārši to māju aizbāzt ar kaut ko. Vienkārši ieiet, sapirkt kaut ko un sabāzt, un it kā viss ir, bet tādā pat laikā nav. Un tāpēc mēs tā ļoti pārdomājam, arī katru to pirkumu veicam un domājam, kā labāko. Un tā kā. Nē, man vislabāk patika, ka mēs ar Gvido runājām. Un es saku, māja nekad nebūs gatava. Viņš tā, nē, Kaspar, māja būs gatava. Tas, ka tu gribēsi, lai viņi izskatās šādi vai šādi, mēs māju uzbūvējam gatavu. Šeit nekas vairs nav jādara. Šeit ir nobruģēts, šeit ir iebraucamais celiņš, šeit ir žoks. Šeit māja ir pabeigta. Tad sapņojam, un tā mēs arī īstenībā darām. Garu, pa vienai lietiņai, pa divām lietiņām. Un, protams, ja mēs runājam par tām tehniskajām pusēm, tur es pat sievai nejautāju. Tur es vienkārši visu zāles pļāvēju, lapu pūtēju. Es arī negribu par to neko zināt. Lapu pūtēji, viss, kas ar tehniku, protams, ir automātiskā vārti jāuzstāda. Arī tur es neprasīšu sievai padomu, jo tas vienkārši tāda informācija. Manām smadzenēm tas nav vajadzīgs. Protams, labāk, lai tu nejaucies šajos jautājumus. Tā kā, diezgan labi mums ar šo veicas sadalīt. Māja ir ne tikai atpūtas vieta, bet arī miera vieta un arī varbūt var padalīties, kur mājas vieta visvairāk jūs iedvesmo radīt un vispār radīt mūziku, dziedāt, spēlēt. Visas vietas. Man lielā istaba, protams, un ārā, kad zāle pļauj, ka tu jūti to zāles smaržu un paskaties pēc tam, kā saka, aizbrauc to vienu līniju līdz žogam, brauc atpakaļ un skaties tajā savā mājiņā un tā kā tu priecājies par to, kas ir, un tu to ļoti novērtē. Un iedvesmojies, jo tu skaties, ka viss ir tik skaisti. Tiešām, ka tu esi savā dzīvē kaut ko tik skaistu, priekš tevis kāds ir uzcēlis, bet tu esi tas lietotājs un tu esi tas saimnieks, kurš tagad to visu čubinās. Tas iedvesmo pilnīgi visur, gan mūzikā, gan ģimenē, gan visur. Man arī liekas, ka ļoti iedvesmo tas, ka šeit beidzot var atbraukt pie mums ciemos visi, kuri grib atbraukt. Jo mēs svinējām pirmos lielos svētkus arī mūsu meitiņas dzimšanas dienu vasarā, un ka visi var atbraukt, visi var svinēt. Visiem ir vieta. Jā, visiem ir vieta, un mēs jau tagad sapņojam, kāda būs mūsu Ziemassvētki ar lielo egli. Beidzot mēs varēsim ielikt lielu egli. Līdz šim mēs vienmēr tādām, kā lai dzīvoklī visam būtu vieta, bet tagad tiešām gribas, lai visi atbrauc ar dziesmām, ar rotaļām un ar visu tā kā pie apaļā galda var saklāt, un mēs to vizualizējam. Man liekas, ka šie notikumi ir tas, ko mēs arī rakstam šo mūsu mājas grāmatu ar šiem notikumiem, un tas ir tas, kas mūs arī iedvesmo un dzen uz priekšu kaut ko darīt vispār. Ka mēs redzam, ka jau ir bijuši skaisti piedzīvojami, bet viss vēl ir priekšā. Viss tikai tikko ir sācies. Tā grāmata ir tikai pirmajā lapusē, ka te vēl tik daudz, kas tiks piedzīvots. Un man šķiet, ka tas ir tas, kas iedvesmo visvairāk. Arī, ka es bieži braucu vēlu mājās pa šoseju, un te viss ir tajās mazajās gaismiņās. Tā kā mazi lukturīši, un tu liekas tā kā savā tādā rūķu ciemiņā iebrauc iekšā, viss ir kluss, un tad tu vienkārši piebrauc pie tās mājas, un ir tā sajūta, es esmu mājās. Un tā, lai kur tu būtu bijis. Tā, man liekas. Un tu ienāc, un ir viss svaigs, un silts. Un silts. Kamēr citi šobrīd Rīgas dzīvokļos salst, un tikmēr mēs jau ļoti siltā un komfortablā mājā varam dzīvot. Vide ir tas, kas vienmēr tevi motivē. Un laba vide tevi motivē vēl vairāk. Vai ir kāds īpašs skats pa logu, ko gribēs redzēt katru rītu?
Man ir 2 laikam. Pirmais ir šis skats, kas ir pa lielās istabas logu, ka tu vari vaļā tos aizkarus un vienmēr tā sajūta, ir saule vai nav. Un tad, kad atver, ir tā saulīte, īpaši man šķiet rudenī ir tā skaistā zeltainā saule, kas iedod uzreiz tādu dienai enerģiju. Bet kas man šķiet mūsu mājā ir vēl ļoti īpaši, ir šajā virtuves pusē ir tie augstās priedes ar nolaustajiem galiem. Un tur savukārt vasarā dzīvojās pa vakariem vienkārši stārti salaižas. Un pirmā bija mūsu meita, starp citu, kas tepat daudzoties ir. Un viņa saka, mammu, paskaties! Un viņi tur katru vakaru vienkārši tā kā. Un man liekas, tas arī tāds, visur tā nav. Un visur viņi tā nevar nolaisties, ka tās īpašās priedes ar tiem nošķeltajiem galiem, ka viņi tur var salidot un satupēt. Un tas, man liekas, tāds arī kaut kas magic vienkārši, ka tu stāvi mazgā traukus un tev tur stārķu bilde. Un tagad arī viens tāds ļoti, ļoti tā kā īpašs skats priekš manis ir tas rudens, tā rīta stunda, kad saulīte tā kā ir jau ceļās. Tu redzi, ka tavā uz tavas zemes tur saulīte aug un viņa tāda mitra un tāda pilnasinīga un tāda tik skaists un viss tā kā mirguļo un viss tas tāds, forši. Tas ir forši, Un migla, starp citu, šeit ir ļoti izteikta no rītiem arī migla. Un tas, man liekas, arī ir tāds, visur tur to nevar piedzīvot. Tas arī tāds īpašs kaut kas ir, Ja jūsu mājai būtu muzikāla vizītkarte, vai tā būtu opera, džeza improvizācija, vai varbūt tie būtu Greitas smiekli? Tās būtu, es nezinu, šķiet kaut kādas bērnu dziesmas. Jā, absolūti. Šobrīd absolūti. Mēs neesam, kā saka, dīdžeji un muzikālie vadītāji un mākslinieciskie vadītāji šajā mājā. Šeit visu nosaka mūsu meita. Ir, tad, kad mēs, labā nozīmē. Tad, kad mēs skatāmies kādu, piemēram, jau riekstskodi vai kādu citu. Putnu operas fragmentus kādus, piemēram. Mēs reizēm uzliekam, tad ir tā, wow, cik forši. Viņa pieplok pie dīvāna, tur apguļās un skatās televīziju un iedziļinās. Un tad tu saproti, cik jauki, ka viņa to tā kā novērtē un arī skatās. Un tā. Bet tikpat labi tas tiešām ir viņas smiekli un kāda Ričija Rūda dziesma vai pilnīgs tāds. Un tas, kas viņai man šķiet ļoti patīk, vasarā ir iznest stumbiņu ārā un dancot un ar riteni braukt, mūzika skan un viņa vienkārši savā. Tas būtu, man liekas, šī brīža aktuālā tāda sajūta. Un es domāju, nāks arī ziemeslaika, Ziemassvētki un būs zvaniņš skan, mums te griezīsies noteikti. Mums tas viss mainās līdz ar gada laikiem. Jo arī mūsu repertuārs mainās. Līdz ko mēs varam atvērt logu uz vasaru, mums parādās mājās vasaras noskaņas. Tad, kad nāk ziema, tad ir dažādi Ziemassvētku skaņdarbi un korāļi un viss kaut kas. Un visu mēs, protams, ar sarunām, ar smiekliem, ar labām emocijām sagaidām un uzturam to vidi. Atbilstoši savam noskaņojumam. Atbilstoši, tieši tā. Un cenšamies to labo darbu, kas šeit ir ielikts, nesabojāt ar sliktām emocijām. Jo tiešām laba māja labiem cilvēkiem. Tā māja, kā arī jūsu tajā ir norādīts, māja, kas kalpo jums, tad jums arī tai mājai ir jākalpo vismaz ar labām domām. Ko jūs ieteikt cilvēkiem, kas tikai domā vēl par mājas izvēli vai būvniecību? Es laikam tomēr izvēlētos būvniecību, jebkurā gadījumā atrast to savu, vai savu attīstītāju, vai savu firmu, kas to dara. Un mēs noteikti varam ieteikt GLG būvi. Dēļ visa tā, ko mēs jau šodien izrunājām, jo man šķiet, ka, kā mēs paši vienmēr sakam, jauns ir jauns. Tur tu neko nevari pateikt. Ja tu ej jau lietotā mājā, tad rēķinies ar visu no tā izrietošo. Tāds ir mans tas īsais verdikts. Būvēt, jo pilnīgi visu,
ko mēs šeit redzam, mēs varam tās sienas, ja mēs runājam par GLG būvi, mēs varam sienu panest vienalga, kur tev vajag. Un pilnīgi viss pielāgojās jūsu vajadzībām. Nu, tieši tā, jums nav jāpieņem viena kaut kāda pilnīgi neiedzīga telpa. Jā. Jūs izveidojat visu, kā jums ir nepieciešams. Un, protams, ar jau būvniecības procesā jau varat paredzēt, vai jums nepieciešams, piemēram, lādēt elektroauto, vai jums nepieciešams uzstādīt saules paneļus, vai vienalga jaunākās tehnoloģijas. Pilnīgi visu šo savam būvniekam, šajā gadījumā GLG būvei, izstāstiet, viņi jūs sadzirdēs, ieteiks un atradīs labākos risinājumus. Kas man šķiet arī ir būtiski, ka teiksim, tās izmaksas, kas ir sarēķinātas, ka viņas nemainījās. Jā, tas bija un man liekas, ka, ja tu cel pats, tas ir gandrīz neiespējami to noturēt kaut kādā vienā līmenī. Gan izmaksu ziņā, gan laika ziņā, gan termiņu ziņā. Protams, jā. Tas man šķiet arī tāds ļoti liels punkts. Tas viss process ir tik pārredzams, ka tev nerodas nekādi jautājumi. Jums ir summa, jums ir viss apraksts, kas ir šajā summā iekļauts, soļi pa solim, 9, 12 mēneši. Varbūt vairāk, varbūt mazāk, bet jūs zināt, ka gada laikā jūs varat būt savā mājā un ar visu. Nevis ar kaut kādiem tur palikušiem galiņiem vai tur kaut kas nelīdz galam izdarīts, bet viss ir izdarīts. Jā, paldies jums par atklātību un sirsnību. Tiešām man bija patiesi gods strādāt. Mums GLG būvē bija patiesi gods strādāt ar jums. Jo arī no jums plūda mega lieluma pozitīvas ziņas, sirsniņas, pateicības. Un īpaši mūsu komanda novērtēja, ka jūs atnesāt viņiem konfekšu kasti, viņi ēda ar gandarījumu un prieku. Jā, es novēlu, lai jums šajā mājā ir gan atpūta, gan miers, gan prieks, gan smieklī, ka jums tiešām šī māja jums dod, māja jau nevar dot enerģiju, bet ka jūs tiešām varat uzpildīt šajā mājā savu enerģiju, lai turpmāk varētu radīt mūziku, darīt to, kas jums padodās. Paldies! Paldies!